Cienījamie ministri, godātā premjerministres kundze, mani sauc Beata Jonite un es esmu Centra Marta interešu aizstāvības nodaļas vadītāja. Centrs Marta ir organizācija, kurai ir 25 gadi un kas Latvijā pirmā izveidoja rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā ģimenē cietušajiem. Un mums ir 3 filiāles, mēs strādājam Rīgā, Rezeknē un Liepājā. Un 2024. gadā pie mums vērsās ap 800 cietušajiem. Un mēs redzam, ka šis skaitlis ar katru gadu eksponenciāli palielinās un vēršās arvien vairāk. Mēs kā Centrs Marta vēlamies izteikt tiešām milzīgu pateicību premjerai Evikai Siliņai un valdībai 2023. gadā par to, ka cīņa pret vardarbību tika tiešām noteikta kā prioritāte un ka beidzot tika ratificēta konvencija. Un šobrīd mēs gatavojam arī pirmo ēnu ziņojumu priekš Grēvijo, priekš Stambulas konvencijas šī mehānisma, kur tiks arī apkopot visi sasniegumi un arī problemātika vardarbības apkarošanas jomā. Un šāds starptautiskās uzraudzības mehānisms, viņš ir palīdzošs gan starpvalstu sadarbībā, lai mūsu valsts, arī nevalstiskais sektors var gūt labākās prakses no citām valstīm un, protams, arī stiprina cietušo aizstāvības organizāciju balsis kopumā. Es gribu sākt ar labo, daudz labās lietas, jo, protams, tika pieminēts par to, kas ir ticis sasniegts, palielināt sodi par vajāšanu, par draudiem, pagaidu aizsardzības rīkojumu pārkāpšanu pēdējos gados saistībā tieši ar konvencijas prasībām. Naudas sodi un sabiedriskie darbi vairs nav soda veids par vardarbību ģimenē. Emocionālā vardarbība ir skaidri sodām pēc krimināla likuma. Elektroniskā uzraudzība ir ieviesta šogad, kur mēs ļoti gaidām arī pirmos apkopojumus un rezultātus par to, kā tas tomēr strādā. Beidzot ir valsts apmaksāta krīzes dzīvokļi un pakalpojums ir pagarināts līdz 120 konsultācijām, kas tiešām tam ir milzīgi ietekmi uz cietušo ikdienu dzīvi un spēju atgūties pēc vardarbības. Ir beidzot noteikta atbildība par seksuālo uzmākšanos, kas Latvijas likumos līdz pagājušā gada novembrim vienkārši neeksistēja. Ir uzsākta tiesnešu mācību programma caur Tieslietu akadēmiju, par ko arī liels paldies. To arī ļoti augstu ir novērtējuši tiesneši, kas līdz šim ir šajā programmā piedalījušies. Mēs arī redzam, ka tiešām kopš ratifikācijas cietušie ir daudz vairāk sākuši ziņot un daudz mazāk baidās ziņot par vardarbības situācijām, un tāpēc šis darbs ir viennozīmīgi jāturpina. Jāuzsver ir tas, ka tieši tuvojoties ratifikācijai un īsi pēc ratifikācijas mums ir izdevies kā valstī un arī mums kā nevalstiskā organizācija, kas šo virza, ieviest lietas, par kurām mēs pirms tam gadiem bijām cīnījušies un nenotika nekāda kustība. Un piemērs tam ir krīzes dzīvokļu pakalpojums, Labklājības ministrijas arhīvā noteikti ir vēstules no pirms 15 gadiem, kur mēs šo lūdzam, un pirms 10 gadiem, un pirms 5, un tas netika ieviests. Bet jā, ir arī ļoti daudz darāmā, un es par šīm lietām, kas vēl jāizdara, informēšu atbilstoši konvencijas struktūrai un arī atbilstoši šī vardarbības plāna struktūrai, un atgādināšu arī to, ka plāns tika iedvesmots no Eiropas padomes konvencijas, viņa struktūra tika iedvesmota, un tieši Centrs Marta 23. gada rudenī uzrakstīja un iesniedza šī plāna pamatni, melnrakstu ar visiem rīcības virzieniem, uz kura viņš tālāk tika būvēts kopā ar institūcijām. Tā kā jā, šis plāns ir ļoti labs, balstās uz Stambulas konvenciju kā reizi. Pa preventīviem pasākumiem. Tātad mēs redzam, ka skolās un izglītības sistēmā viennozīmīgi ir jāpilnveido tas preventīvais darbs, bet dzirdējām jau no izglītības ministras ziņojumu, ka tas virzās un viss iet uz priekšu. Bet jā, agrīnā izglītībā ir noteikti jāiekļauj tēmas kā komunikācija, nevardarbīga konflikta risināšana, emocionālā pratība, dzimuma līdztiesība, nediskriminācija. Un tas jāintegrē arī pirmsskolas un pamatskolas izglītībā. Un arī pašvaldībām ir jāgādā par to, ka ir regulāras strukturētas vardarbības novēršanas programmas un arī caur neformālo izglītību, jo bērniem ir tiešām jāspēj prasmes un viņi paši nepiedzimst zinot, kas ir cieņpilnas un veselīgas attiecības. Mēs redzam arī to, ka kopumā Latvijas sabiedrībā ir zema izpratne par vardarbības problemātiku. Cietušie vēršās vairāk, bet turpinās ļoti izteikta cietušo vainošana, un ar to arī vēl ir ļoti daudz jāstrādā. Tad, protams, ka ļoti svarīgi ārpus tikai likumiem daļa pie prevencijas darba ir tieši darbs ar izglītību, ar tiesību sargājošo institūciju izglītošanu, un arī tas šobrīd balstās uz atsevišķiem projektiem un nav tā sistēmiski ilgstoši ieviests. Un saistībā ar darbu ar vardarbības veicējiem jau pirms 2 gadiem Labklājības ministrija solīja, ka būs izvērtējums par to, vai šīs darbs ar vardarbības veicējiem ir efektīvs. Diemžēl šis izvērtējums vēl nav veikts, un
Esam patiesībā dzirdējuši, diemžēl, arī no mūsu cietušajiem dažus negatīvus atzinumus par to, ka vardarbības veicēji, izglītojoties par šīm tēmām, kļūst vēl efektīvāki manipulatori. Tā kā ir tiešām jāvērtē un jāskatās, vai šīs programmas strādā un kāds ir recidīva rādītājs. Tad otrais bloks ir aizsardzības un atbalsta pasākumi. Mēs tiešām redzam, ka informēšana pie pirmās saskarsmes par palīdzības iespējām cietušajiem joprojām līdz galam nenotiek, un tas ir kaut kas, ko var tikai caur izglītošanu veicināt un caur dažiem normatīviem, bet principā, jā, no cietušajiem zinām, ka policija viņiem neteica. Tad, kad viņi pie mums vērsās, ka viņi var pie mums vērsties, bieži vien cilvēki to uzzina no apkārtējiem, no ģimenes, no draugiem vai sociāliem tīkliem, nevis tādā formātā, kādā vajadzētu. Liela problēma ir arī tas, ka mums ir krīzes dzīvokļu pakalpojums, bet mums nav ilgstošu programmu, kā cietušie var kaut kādā veidā iegūt ceļu uz pieejamu mājokli, jo lielā daļā gadījumu tieši tas, ka nav dzīves vietas, kur pārvākties, ir iemesls, kāpēc cietušie neaiziet no vardarbīgām attiecībām, un pie tā ir jāstrādā. Mums joprojām nav 24/7 tālruņu līnijas vardarbībā cietušajiem, un centrs Marta, piemēram, strādā tikai darba dienās. Mums nav resursu un darbinieku, lai mēs varētu brīvdienās pieņemt zvanus, un nav tā, ka vardarbība apstājas 5:00 vakarā darba dienā. Tā kā pie tā ir jāstrādā, un tam ir jānovirz finansējums. Mums nav centru seksuālā vardarbībā cietušām personām, pie tā gan ir uzsākts darbs, un mēs ļoti ceram, ka tas turpināsies. Paldies arī Veselības ministrijai, kas šobrīd šo ir uzņēmusies un būs darba grupas, bet izvarošana šobrīd Latvijā ir absolūti neizzināta problēma, tāpēc, ka cietušiem vienkārši nevēršas policijā un nevēršas pēc palīdzības un joprojām ļoti baidās par to runāt. Nav arī īpaši tādas vienotas izpratnes starp institūcijām, kam nākas saskarties ar vardarbībā cietušajiem, un vislielākā problēma vismaz mums šobrīd ir ar bāriņtiesām. Mums ir piemērs no Rēzeknes. Viens konkrēts gadījums bija, kur bāriņtiesa lēma bērnus atstāt pie vardarbīgā vīrieša, lai gan cietušajai bija pagaida aizsardzība, viss cits, un institūcijām bija zināms, ka viņi ir cietuši no vardarbības, bet bērni tika atstāti vīrietim, un vardarbībā cietušajai sievietei tika noteikts maksāt alimentus. Un viņa nekad nav strādājusi, viņai nav izglītības, jo viņai nebija ļauts. Un, tad šobrīd notiek cīņa, turpinās ar šo gadījumu ar tiesām, lai palīdzētu šai sievietei tomēr panākt kaut kādu taisnīgumu, jo sodīt cietušo par to, ka viņš ir cietušais, īsti neatbilst labai praksei. Un tad par pašu pakalpojumu, kas arī viennozīmīgi būtu, tam būtu vieta, kur to uzlabot, ka šobrīd ir ļoti nepilnvērtīga izmaksu novirzīšana no pašvaldību sociālajiem dienestiem, tāpēc, ka principā arī administratīvās izmaksas sociālajiem dienestiem pēc MK noteikumiem vajadzētu sekt. Piemēram, Saldus un Liepāja to nesadz un nenodrošina, līdz ar to viss, kas notiek saistībā ar administrēšanu, datu uzturēšanu, kas mums tie dati, protams, ir ļoti sensitīvi, atsevišķas pašvaldības to sadz, atsevišķas pašvaldības nesadz. Mēs esam vērsušies par šo pie labklājības ministra. Speciālistiem kopumā ir ļoti nekonkurētspējīgs atalgojums, un mums ir milzīgas grūtības atrast juristus, psihologus, sociālos darbiniekus, tāpēc, ka šobrīd tā likme ir 35 eiro par psihologu konsultāciju, ja jebkurš kādreiz ir bijis pie psihologa. Tas nemaksā nekad tik maz, un psihologu stundu mūsdienās maksā 50, 60, 70 eiro, ja ne vairāk. Speciālistiem, kas strādā ar vardarbībā cietušajiem, netiek nodrošināts valsts apmaksātas supervīzijas, un tās tiek nodrošinātas tiem, kas strādā ar vardarbības veicējiem, bet nav nebūtu mazāka trauma strādāt ar cietušo, kā strādāt ar vardarbības veicēju. Arī tas ir kaut kas, kas būtu jārisina. Un anonīmais pakalpojums, tas arī Latvijā nav izstrādāts, un mums bieži vien īpaši reģionos cietušie baidās vērsties pēc palīdzības un baidās ņemt šo valsts apmaksāto pakalpojumu, jo viņi nevēlas, lai viņu dati nonāk sociālajā dienestā, jo Latvija ir maza, informācija var izplatīties, un būtu jauki kaut kā sakārtot šo sistēmu. Un arī par telpu jautājumu mēs telpas visām konsultācijām mūsu darbībai, šie palīdzībai nodrošinam paši. Tas nav pašvaldība vai valsts finansēts, un konvencija tomēr paredz to, ka organizācijām, kas strādā ar šo vardarbības novēršanu, būtu jābūt bāzes finansējumam. Tad trešais bloks ir vardarbības veicēja atbildības stiprināšana.
Te, man liekas, ļoti ilustratīvs stāsts. Viņš bija publisks vasaras sākumā par sievieti Cēsīs. Tas arī bija ziņās, kurai bija izsaukuma uz vardarbības gadījumu, kur viņas bijušais vīrs viņai bija ielauzis galvas kausu un salauzis vairākas ribas. Atbrauca policija, nepalīdzēja sastādīt viņai pagaidu aizsardzību, neinformēja viņu par to, ka viņi var vērsties kaut kādās organizācijās vai iestādēs un saņemt kaut kādu palīdzību. Viņu aizsūtīja uz viņas deklarēto adresi, bet viņa bija Kāzās, tāpēc viņa nebija savā deklarētajā pašvaldībā. Viņu aizsūtīja uz tiesu tajā pašvaldībā, kur viņa ir deklarēta, un šis mums vispār ir bieži gadījums, ka policija mēdz sūtīt uz tiesu cilvēkus, bet tiesā jau tāpat vien tur jau vajag nākt ar gatavu sastādītu dokumentu, un cilvēki īsti nezina, un tad tiesas attiecīgi atkal sūta prom. Tā kā mēdz būt arī šādas situācijas, bet šajā gadījumā uz vietas arī netika uzsākts krimināla process, kam būtu jānotiek atbilstoši, un tikai tad, kad šis gadījums izgāja publiski, šo kriminālu procesu beigās uzsāk šajā situācijā. Tā kā nav tā, ka visi ir informēti un visi zina, un tas atkal ir tikai un vienīgi izglītošanas jautājums, un ir ļoti labi, ka tas ir sākts, un mēs sākam izglītot vairāk šīs institūcijas, tas ir tikai un vienīgi jāturpina. Ir situācijas, kur policija nezina jaunākās likuma normas, atkal izglītošanas jautājums. Seksuālā vardarbībā tiesu medicīniskās ekspertīzes mēdz noteikt ilgi pēc notikuma, kad tas vairs nav aktuāli. Kopumā konsistence institūciju darbā ir ļoti atkarīga no atsevišķiem tiesību sargājošo institūciju darbiniekiem un nav tādas ļoti labas vienotas prakses, kas atkal ir tikai atkarīgs no izglītības. Un tad pēdējais bloks ir starpinstitūciju sadarbība, kur pēc principā konvencijas arī noteikumiem mums būtu jābūt neatkarīgai koordinējošai institūcijai, kas strādā ar vardarbības jautājumiem, un mums šobrīd tādas nav. Šī institūcija varētu būt, piemēram, kopā arī ar cilvēktirdzniecības apkarošanu kaut kādā vienā formātā, bet redzam, ka tiešām Labklājības ministrijā ir fantastiski speciālisti, ļoti zinoši, bet ir diezgan augsts izdegšanas rādītājs, un tās ir ļoti smagas tēmas, ar ko strādāt. Tā kā tādā virzienā arī būtu jāskatās, un arī par starpinstitucionālo sadarbību mēs neesam īsti pavirzījušies uz priekšu. Tas ir gan plānā, gan konvencijā, bet pie gadījumiem, kad ir vardarbība un ir konkrēta situācija, kur būtu jāsanāk kopā cietušā pārstāvjiem, policijai, prokuratūrai, nevalstiskam sektoram, visiem, kas principā visapkārt palīdz šim cietušajam. Nav tādas sistēmas, mēs bieži vien paši pieprasam šādas tikšanās, un tad tur sāk rasties problēmas ar datu drošību un aizsardzību, visu kaut ko citu. Vajadzētu sakārtot arī šo. Noslēgumā es vēlos uzsvērt, ka ir izdarīts tiešām ļoti, ļoti daudz laba darba, un mēs esam ļoti pateicīgi par to, un ir ļoti daudz labas iniciatīvas, kas tagad tieši ir procesā, bet ir arī ļoti daudz jādara, kas arī bija dzirdams manā ziņojumā. Konvencija mums tiešām kā valstī deva dzinuli būt labākiem, un tas ir tiešām redzams gan pēc policijas izsaukuma skaita, gan arī visiem šiem uzlabojumiem. Bet mēs dzīvojam laikmetā, kad mainās vardarbības veidi, kad mainās vardarbības platformas, un mums ir jāturpina attīstīties līdz laikam, nevis skatīties pagātnē un veltīgi tērēt laiku un resursus, mēģinot kā valstī atteikties no starptautiskiem instrumentiem, kas tikai un vienīgi palīdz mums stiprināt darbu vardarbības apkarošanā. Tāpat, kā teica tiesību sardze, Satversmes tiesa jau 21. gadā atzina, ka konvencija ir saskanīga ar satversmi, un jebkurš starptautisko tiesību jurists atbildēs, ka konvencijas objekts un mērķis ir tikai un vienīgi vardarbības apkarošana un nekas cits. Un tieši konvencija mums kā valstī uzliek pienākumus ne tikai grozīt likumus, bet arī ilgtermiņā strādāt ar šo sistēmu visos līmeņos. Es vēlos uzsvērt arī šī starptautiskā līguma nozīmi jebkurai cietušajai, tāpēc, ka tad, kad mēs to ratificējām, mēs devām solījumu par spīti dezinformācijai un par spīti daudzajiem mītiem tomēr pirmajā vietā nolikt cietušos cilvēkus. Un pagājušo nedēļu mums bija Martas centra stratēģiskās dienas, un no Liepājas filiāles kolēģis izskanēja tas, ka vairākas cietušās tiešām ir nobijušās. Jo viņām šķiet, ka, ja mēs ratificēsim konvenciju, tad valsts viņas vairs nesargās. Un vai tiešām mēs šādu signālu vēlamies dot mūsu cietušajiem un viņus vēl vairāk traumēt? Ratifikācijas dēļ nav cietušas nec ģimenes vērtības, nec ticības vai reliģiskā brīvība, un nav parādījušies 10 jauni dzimumi, bet deratifikācijas gadījumā cietīs
tikai un vienīgi paši cietušie un mūsu Latvijas ģimenes. Paldies! Labi, paldies centram, Marta.